Iekšā. Čau, ko dari? Neko gatavojos projektam. Tieši kā reiz. Es atnesu manas mammas bērnības lelli. Es domāju, tā varētu palīdzēt mūsu projektam. Īstenībā viņi ir tieši laikā, jo es tieši internetā gribēju meklēt viņu. Labi, noliec viņu gultā, viņa man mazliet vaiza. Ok. Es iedomāju idejas par senām, vēl senām lietām, kā, piemēram, mēs varam atrast kaut kādas spēļu lietas, ar kurām bērni spēlējās kādreiz. Jā, vispār tā ir laba ideja. Tik daudz darba līdz rītdienai. Varbūt ejam iedzert tēju un atpūšamies. Mums līdz rītdienai ir laika. Ok, kā teiksi. Labi, es nāku. Beidzot tā latviešu skolotāja aizgāja prom. Jā, man viņa arī apnikus bija. Visiem viņa krita uz nerviem. Vispār var runājot par projektu, uzsūti viņam to B daļu. It kā nē, mēs varētu aiziet apskatīt viņu. Ok. Labi, ņem savu tēju. Es jau īsti nezinu to, ko rakstīt tajā B daļā. Tev ir kāda ideja? Apmēram pasaka tur, B daļām, liekas, ka varētu būt arī pa pusē tāds pārtraukums tur, arī viss, Nē, bet jautājums bija, kaut kāds, piemēram, mums jāatrod kāds vecs cilvēks, kas ir pietiekami vecs, lai atcerētos visus tos gadījumus, kas notika tajā laikā. Vispār. Tas jau kaut kāds kolkhoz laiks. Draudzenē, kur tava lella? Es tev taču teicu viņu nolikt uz gultas. Kaut kā neizskatās, ka tu viņu nolikt. Nē, es noliku tur. Draudzene, es nejokoju tiešām. Jā, viņi vienkārši mistiski izzuda, jā. Nē. Jā. Un ko mēs tagad darīsim, ja tā lēla pazudīs? Varbūt pajautājam manai mammai, varbūt viņa zina kaut ko. Aizējām. Mamu, tu nezini, kur pazud tā lēla, kas mums īstenībā stāvēja? Emīlija atnesa viņu, bet it kā mēs viņu pazaudējām vai kaut ko tādu. Nē, meitiņa, es tiešām nezinu, par kādu lēli iet runa. Viņa bija tāda sarkana kleita, tāda vīna sarkana kleita. Viņai bija tāds pušķīts virsū uz galvas. Tu runā par to? Es viņu redzēju koridorā, bet pēc tam es nezinu, kur viņa pazuda. Koridorā? Mēs viņu nolikām manā istabās gultas. Labi, paldies, mamma, tā. It kā es nenoskaidroju, kur tā lēla. Mamma teica, ka viņa redzēja viņu koridorā, bet es neatceros, kā tu viņu būtu nolikus koridorī. Koridorā? Jā, viņa teica, ka koridorā. Koridorā vispār to lēlu neliku. Es viņu noliku tu ienāci, es tev liku, lai tu noliec viņus gultas. Aizņem paskatīties uz koridoru. Mēs aizgājām. Pagaidi, ļauj man ieslēgt gaisu. Dievs! Ko viņa dara reāli pie durvīm? Tu sīkā. Labi, karoči, mēs lēm. Un māsa atkal jau iejaucās, runā visu laiku pa vīdu. Kāpēc viņai vispār jāiejaucās, ka viņai nevajag? Bet vispār es domāju, kā tā lēla tur nonāca. Nezinu. Pa kur bija man krūze? Viņa reāli bija. Tepat uz gultas, pēkšņi viņai koridorī. Kas tu vēl? Nāzu pēc tam rokā paņems. Tu tā nesaki. Tā lēla ir dīvaini. Ko lai es tur zinātu? Vispār man ir viena vecā fotogrāfija no manas vec omes, kur viņa bija ar tādu smuku, tādu porcelānu lellīti. Man tā lellīte vēl ir, es tev varētu parādīt. Nācējam. Jā, kurš viņa kaut kur te tā mammas istabā. Mammu, tu nezini, kur vecvecāmas Melijas vecā porcelāna lella mums vajag projektam? Meitiņa, tā stāv skapītī zem tavas tūbas. Tu taču zini, kur viņa atrodas, vai ne? It kā aizmirsu, bet paldies, mammu. Mamma teica, ka viņai kaut kur tajā būtu. Atradu. Jā, es viņu kaut kad, kad es biju mazāk, es viņu aplīmēju ar uzlīmītēm. Tā bija mana mīļākā spēle lēlīte. Paskatāmies. Atceries, tu taču teici, ka tu viņu... Dievs, cik viņa krīpīgi ir. Dievs. Atceries, ka tev viņu, tavu mamma atdevā pirms 7 gadiem, kad tu biji mazāka. Un tev joprojām viņa ir... Kas palēl? Jā, un patīk viņas plīvurs. Var redzēt, ka viņa ir bijis tāda veca. Projām nav saplēsta. Brīnums, ka tavu lelu vēl tur tā ir. Labi. Liekam viņu apakaļ. Labāk būs, ja mēs viņu turēsim kastē apakaļ. Jā, abas divas viņas ir krīpīgas.
What the hell? Vai tu viņu bija apsēdinājusi? Nē. Tu man vienkārši joko. Dieva dēļ es uzzināšu, ka tās tu, tad es tev nostīju. Reāli, Katrīna, es neko nedarīju. Jā, Es viņu kā jā. tur noliku. Tā, viņa kāja bija